Man ir labas ziņas. Ir sācies enerģētiski pozitīvs periods, kas turpināsies līdz jūlija vidum. Retrogrādo planētu posms ir beidzies aprīļa vidū, kad Mārs, Venēra un Merkurs gāja atpakaļ gaitā kopš 2024. gada decembra. Un tas varēja radīt stagnāciju, sajūtu, ka lietas nekustās uz priekšu. Notikumu gaita bija vairāk orientēta uz retrospekciju, ka mēs pārskatām pagātnes problēmas, varbūt nācās kaut ko pārdomāt, pārstrādāt, darīt no jauna. Daudziem tas deva skatu uz iekšu, uz sevi. Citiem savukārt bija sajūta, ka kaut kas jāizcieš, jānogaida. Varbūt radās domas un idejas, bet nebija iespēja īsti tās realizēt, vai arī visas durvis tā kā vērās ciet, lai arī ko mēģinātu darīt. Ļoti daudziem pēdējie mēneši bija izaicinoši gan emocionāli, gan finansiāli. Pat jau uz āru varbūt tā nevienmēr likās, var droši pateikt, ka rudens un ziemas enerģētika Latvijā bija smaga. Bet tagad sākas zaļās gaismas periods līdz 18. jūlijam, ko noteikti jāizmanto. Katrs no mums pieredzēs, ka viss sāks risināties, nāks jaunas iespējas, jauni piedāvājumi, būs rezultāti, viss saliksies pa plauktiņiem. Tā kā esiet drosmīgi, realizējiet savus mērķus un plānus. Šie 3 mēneši būs kā tāds iespēju loks, kad vieglāk saņemt akceptu, vieglāk iepazīties, vieglāk atrast darbu vai dzīves vietu, mainīt ieradumus, uzsākt jaunu projektu, kas nu kuram aktuāls. Bet priekšnosacījums ir darbība. Ir jāceļas no ziemas miega un jāsāk spērt soļi pretī savai ideālajai dzīvei. Pat ja liekas, ka viss ir bezcerīgi, nekas nevar mainīties uz labu, tad izdari kaut ko radikāli citādāk, nekā esi līdz šim darījis. Izdomā sev kādu challenge, piemēram, no rītiem iet augstā dušā, vai sākt dejot, vai pieteikties organizētam grupu pārgājienam. Jo ir svarīgi iekustināt enerģijas, iztaisnot muguru un pateikt sev, es mēģināšu, es darīšu, un notiks tas, kas ir vislabākais priekš manis šobrīd. Tātad no aprīļa vidus līdz jūlija vidum ir aktivitātes periods. Izmanto šo laiku liederīgi un uzlabo savu dzīvi. Un padalies ar šo video ar saviem mīļajiem. Varbūt kādu tas iedvesmos spērt liktenīgo soli.